Sveicināt sekotāji, šobrīd esmu Asaros, netālu no Asaru pārbrauktuves un gribēju vērst jūsu uzmanību uz vēl vienu aktuālu problēmu Jūrmalā. Gājēju celiņu stāvokli daudzās vietās. Šobrīd es Asaros var parādīt, kādā stāvoklī šis te gājēju celiņš. Salīdzinoši bieži izmantots, kopšanas izdevot par puses, gan es personīgi, gan arī citi iedzīvotāji rakstījuši iesniegumus pilsētas domai, bet esošā domas koalīcija ar Zaļo zemnieku savienību saskaņu neuzskata šo te par jebkādā veidā prioritāti. Viņiem svarīgāk ir iztērēt 700 000 euros. Kaut kur Mēzgulē 100 000 eiro iegrūst Laimas veikals festivālā, bet pilnībā aizmirst tādas vienkāršas elementāras vajadzības kā gājēju celiņi. Aicinu ikvienu jūrmalnieku, kuriem ir būtiski šādi jautājumi risināšana, vēlēšanās atbalstīt 10. sarakstu Nacionālo apvienību. Paldies!